tāda, es īsi atstāstīšu, tas ir no šīs biedrības Amerikā, kas tiek vadīta no kristiešiem, Grief Recovery Institute, tas ir, latviski varētu teikt, vaimanu atlapšanās institūts. A4 loksne, uzzīmē svītru, te tu piedzimsti, un te ir šodiena. Te visi tie jaukie gadījumi uz augšu, tu uzraksti datumu, un kas tas ir tāds īs, un te sliktie gadījumi uz leju. Datums, un kas tas tāds bija. Iet uz augšu, bērniņi piedzimst, laulība šeit, piemēram, notikusi, un tā, līdz šīs dienas, un te ir tāda šķiršanās, ja tas ir runas par šķiršanos. Un šī tā laulība, ja viņa ir izjukusi, un tad viņu atkal vēl vienreiz, tagad atsevišķi tikai to laulību. Tad, kad laulība iesākās, un tagad, kad bijusi izšķīrusies par tevi, labie gadījumi, datumi, kas tas ir, bērniņi piedzimst, un sliktie, un datumi. Un tad uzraksti bijušai vēstuli, kur tu viņai izskaidro visu, ko tu nevarēji viņai pateikt, kamēr jūs bijat precēti. Ko tu būtu gribējis viņai pateikt. To tu nesūti, bet pataupi, ieliec aploksnē un pataupi. Un tas ir tavs atspēriens. Un tur mēs kā kristieši piedodam un atlaižam. Un vēstulē novēlam labu ceļavēju viņai un uz Dieva svētībām. Tas cilvēks, acīm redzot, tā nedzīvos, lai piedzīvot Dieva svētības, kas ir izšķīries pret tevi. Bet mēs to darīsim, jo man pieder atriebība, es atmaksāšu, saka tas kungs. Un lai nevazātu līdz sev tās te problēmas nākamā laulībā iekšā, jo tu nedrīkst šļakstīt savus asinis uz to, kas nav vainīgs. Un arī pret to, kas ir vainīgs, mēs piedodam, salocam, ieliekam aploksnīti un nesūtam viņai visu to, ko tu nevari viņai pateikt. Un tad ir viens atspēriens, un tu vari teikt, Jēzu, es visam tam izgāju cauri, es tev atkal to iedodu. Un dumjas domas, Jēzus vārdā mēs viņu sasaistam, neļaujam tām pārņemt mūsu. Jo tie, kā maitas ēgļi lido ap mums, mēs varam vienīgais pieskatīt, kad viņi, tie maitas ēgļi, neapsēžas mums uz pleca.